Esiet sveicināti, cienījamie futbola draugi. Atrodamies Rīgā, Rīgas 49. vidusskolas sporta kompleksā. Vēsturiska diena. Latvijas kausa fināls šoreiz sievietēm. Tātad divas komandas šodien sacentīsies spēkiem par cīņu par Latvijas kausu. Mājnieki Rīgas futbola skola uzņem viesus no Liepājas. Tātad futbola klubs Liepāja LSSS. Ko pirmais stodstiens, iespējams bīstam epizodu. Sitiens pa vārtiem un bumba lido pār vārtiem. Tātad Elīzes Spruntula mēģināja pārspēt Liepājnieces vārds ar Juliju Tjuminu. Šeit notika tāds kā maziņš, draudzīgs mini turnīriņš starp 5 komandām uz 2 laukumiem, formātā 6-6. Uz vienas laukuma bīstam epizodu šoreiz ar galvu, labs sitiens izdodās Spruntulai, bet bumvārtos 1-0 rezultāts atklāts un tā tad spēles pašā sākumā numur 14 gūst vārdu, tātad Kristīne Giržda atklāja spēles rezultātu. Likās, ka pēc sitiena ar galvu viss jau ir garām. Nekas netiks, nekādā veidā netiks apdraudēt Liepājnieces vārdu, bet tomēr ne. Vai tā būs iespēja Liepājniecēm izlīdzināt spēles rezultātus? Atvainojos, nu, vērosim. Labs sitiens un pārlikums, kas par sitienu. Bīstam epizodu Liepājnieku izpildījumā. Ļoti labs sitiens pa vārtiem. Labi, notur pozīcija, neieskrien aizmugurē. Tiesnesis jau klusē, spēlē roku netiek fiksēt. Šeit Anastasija Tarāso rezultatīvākā futbolista sieviešu līgā. Tiek galā ar vairākām rīdzniecēm. Arī spēles galvenais arbitrs. Apjautājums viss kārtībā. Nu, ko centrējums sod laukumā? Šeit nedaudz nolūst centrējums. Bet bumba paliek Rīgas futbola skolas meitenēm. Fedoto sitiens un šeit Tjumina. Nebija spēcīgākais sitiens vārtu rāmība. Īsti nav komā dot piespēli mūsu priekš, bet tur īsti neviena nav. Diezgan tūl. Gan Alīna Silo, gan Jelena Tarāso. Tādēļ nebija īsti kam dot. Un Fedotovs sitiens. Bumba lido gan garām vārtiem. Tjumina droši paliek nedroši. Skar šo bumbu. Būs stūrsitiens pie Liepājnieces vārtiem. Olga Matīs ar bumbu. Vēl viens sitiens pa vārtiem. Kāpēc gan ne? Tjumina bija zaudējis pozīciju. Un vēl viens stūrsitiens. Tātad ļoti daudz stūrstienu. Pirmajā puslaikā jau pie Liepājnieces vārtiem. Katrā gadījumā svētdiena šeit, Rīgas 49. vidusskolā, tika pavadīta ļoti futbola gaisotnē, tikmēr ļoti labi piespēl šeit uz Fedoto. Un sitiens, Tjumina labi nospēlē aizsardzībā, bet bumba tomēr. Tiemēr, laikam, šeit tiek fiksēta spēle ar roku. Varbūt šajā epizodē nedaudz priekšrocības ir Rīgas futbola skolas meitenēm, jo arī rezervis soliņš viņiem ir nedaudz garāks. Tagad Rīgas futbola skolas meitenēm varbūt labi epizode šeit pa kreisi. Varētu dot piespēli. Fedoto tajā pašā laikā mēģina uzsist pa vārtiem un sitiens vārtu rāmī, bet diezgan vienkārši tur bumbu Julija Tjumina. Labi piespēle šeit. Un bumba vārtos 2-0. Ļoti labi piespēle. Un otros vārds gūst šajā spēlē Kristīne Giržda un tādēļ dubulto Rīgas futbola skolas pārsvaru spēlē pret Liepāju šajā Latvijas kausa finālā. Nepateikšu, tikpat ilgs laiks, kā pirmajā puslaikā tik nospēlēts un gūt tik pirmie vārti. Labā tempā dodās Liepājniece. Jādod partneri pa labi. Šeit gūts vārtus un vārtu stabs, bet spēle tika apturēt jau pirms tam. Fiksēts aizmugurs stāvoklis. Bet pa vārtiem gan jau, ka tiks tik un tā. Nē, šoreiz tiek piespēle, seko. Un labi, sitiens pa vārtiem un rezultāts 3-0. Ļoti labi vārtu gūmu šajā epizodē. Gūst Rīgas futbola skolē Elīze Spruntula. Ļoti skaisti vārti, labi piespēle Fedotovs izpildījumā uz solākumu kreiso pusi un tur uzreiz no gaisa ar galvu. Sitiens tālajā stūrī. Nu, ko vērosim? Kā Liepājniecēm izdosies. Tagad piespēle pa labi šeit. Jāsit varbūt pa vārtiem. Sitiens pa vārtiem un šeit pārliecinoši nospēlē Ibragimo. Virzās laukuma vidusdaļās, sitiens pa vārtiem un bumbu lido tikai nedaudz garām vārtiem. Trāpat par vārtu konstrukciju, bet gan no sāniem. Laba piespēle šeit, un efektīgi sanāk nejauši nomest Matīsai bumbu. Un sitiens un bumbu lido tikai nedaudz garām vārtiem. Ar tad diezgan liela varavīksnes trajektorija, bumba gan lidoja vārtu virzienā, bet tomēr nedaudz garām. Un kļūdās šeit ļoti rupi
Tīle un šeit Fedotova rezultāts 4-0. Pavisam iespējams šis bija tas lūzumpunkts, kas šķiet mums liek saprast, kas tad varētu uzvarēt pirmajā Latvijas kausā sievietēm finālā. Gadās visādi, spēle turpinās šeit. Labi piespēle jau Liepānieši izpildījums priekš šeit. Tarāso sītiens un bumba lidot tikai nedaudz garām vārtiem. Sieviešu līgas rezultatīvākā spēlētāja Nasīta Tarāso. Ja pie rezultāta viņa arī tā, kas atklāja spēles rezultātu 1-0 un otrajā puslaikā guva otros vārds. Efektīvi pārmetot bumbu pāri Julija Ķumina. Šeit Tarāso ar kreiso kājas sit un šeit Ibrahim vēl ļoti labu pozīciju ieņem. Labi tver bumbu. Izdevies gan šajā spēlē, tas ir tikai vienreiz. Tarāsova, piespēl pakreiz uz Baličevu. Tiek atspēlēt Katrīna Lūsas sītiens, bumba lido garām vārtiem. Tātad jā, jo Lūsa nesniedās līdz bumbai un tādējādi Baličeva atliek tikai apstādāt bumbu, lai varētu doties diezgan brīvi uz vārtiem šeit. Giržda un vēlreiz un veiksmīgi nospēlē Ķumina, bet bumba gan paliek pie iznīcēm. Tiek atspēlēt Giržda un noteikumu pārkāpums. Šeit varētu sekot arī brīdinājums, nu ko vērosim. Dzeltenā kārtība tiek izvilkt ārā. Un tātad pirmais brīdinājums šajā spēlē. Sitiens un bumbu lido tikai nedaudz garām vārtiem. Labs mēģinājums. Labs sitiens. Pakreiz varētu dot piespēli Gromovai. Fedotovai piespēli neizdodās, bet šoreiz bumba gan paliek veiksmīgā veidā pie Rīgas futbola skolas meitenēm. Tagad jau Gromova ar bumbu kreisā malā. Labi piespēles priekš šeit Giržda. Vai trešai vārti būs gūti? Matīs sitiens un bumbu lido pāri vārtiem. Gūstot trešos vārtus, gan arī nopietni pieteikumi veicot uz uzvaru šajā spēlē. Bet šeit labs vārtu guvums, kas par vārtiem. Kas par vārtu guvumu. Alīns Silovs izpildījumā. Tālšāviens un bumba no vārta stabildo vārtos. Tātad godu vārtu vismaz ir gūt Liepānieši izpildījumā. Nu ko? Vairāk skaisti vārtu guvumu šodien mums šajā Latvijas kausa finālā. Nu ko vērosim stūrstiens. Lūsas centrējums un šeit bumba vārtos. Rezultāts 5-1. Skaists vārtu guvums. Elīze Spruntul gūst otros vārds un otros vārds ar galvu. Un šķiet atvainojās savai komandas biedrenei Ročānai, kurai iespējams ir nocēla vārdu guvumu no galvas. Izlecot priekšā un gūstot vārds. Labai malā Ļepčenko vien. Tarāso piespēle, labi piespēle tik dod šķiet. Bet Propolšina šajā epizodē īsti neprasīja bumbu un tādēļ piespēle, kas sekoja, viņai netika. Nebija precīzi. Nu, ko noslēdzās? Noslēdzās Latvijas kausa fināls sievietēm. Pirmais tāds nopietnais kausa fināls un rezultāts 5-1. 5-1 Rīgas futbola skolas meitenes uzvar šajā duelī cīņā pret FK Liepāju, LSSS. Arī šīs abas divas komandas sadala pirmās divas vietas Latvijas sieviešu līgā. Un jā, tik tiešām ļoti skaisti dāvana Rīgas futbola skolas meiteņu izpildījumā galvenai trenerei Karinai Šakurovai. Dzimšanas dienas viņa šajā saulainā un labajā dienā bez lietus. Šīs komandas treneri un arī ļoti jauki un mīļā tiek apsveikt viņi no savām komandas biedrenēm un izskatās, ka piesakās vairākas komandas biedrenes viņu mest gaisā. Nu, galvenais, lai nenokrīt uz galda. Viss pārējais ir kārtībā, jo tu galds tur ir pavisam blāks. Nu, ko svinu uzvaru Rīgas futbola skolas meitenes. Olga Matīs dodās pēc kausa, lai noteikti ar komandu kopā viņu pacelt un svinēt uzvaru Latvijas kausa finālā. Noteikti dosies arī pie komandas, lai svinētu šo uzvaru. Nu ko, ja nebūtu svētdiena, varbūt mēs šīs meitenes redzētu svinot šo uzvaru kaut kur Rīgā, bet, nu, rīt laikam ir darba diena vai skola. Jāiet mācīties, jāiet strādāt. Katrā un jātrenējās, noteikti jātrenējās.